Čau visiem! Šodien es parādīšu, kādus signālus ir jāzina katram moto vadītājam. Tā kā, jā, rādīšu signālus uz moča. Tā kā, ja tev nestrādā pagriezieni, tu ar kreiso roku parādi pagriezienu. Tas ir pa kreisi, otru roku vienmēr turi uz gāzes. Un, ja tev vajag pa labi, tad, protams, tā. Tu redzi motociklistu, kurš brauc priekšā, vai blakus, tad tev ar viņu jāsasveicinās. Protams, ja viņš piebrauc blakus, var arī kulačku iedot, bet ja tu redzi viņu, tad, principā kā kurš, kāds tā dara, kāds tā dara. Tā kā, tā, galvenais ar roku, ķipā, parādi. Tur kā kurš, jā, reāli. Ja tu brauc komandā, tad ir savi signāli, piemēram, samazināt ātrumu, vai uzņemt ātrumu. Piemēram, ja tev vajag kaut kur iebraukt, protams, tu viņam parādi ar pirkstu, ka tev vajag tur vai tur, viņi sapratīs. Un pats galvenākais, kas tev jāzina, ja priekšā ir policija vai radārs, tad parādi tā. Aizmirsi, ka tu neesi viens ceļā, palīdzi citiem, esi komunikabls un iemācies signalizēt citiem.